Šis gads, 2015. gads, ir ļoti īpašs gads. Es domāju, ka mēs visi vēl ļoti labi atceramies 2012. Kad tik daudz tika runāts par iespējamām dabas katastrofām, par to, kas notiks ar Zemi un ar mums. No vienas puses it kā nekas nenotika, un mēs turpinam mierīgi dzīvot tālāk. Bet smalkajā pasaulē jau viss notiek. Un patiesībā šos 3 gadus no 2012. un līdz šim 15. mums iedeva kā bonusu, mums uzdāvināja viņu. Šos gadus, lai vairāk cilvēku pamostos, lai viņi sāk dzīvot apzināti un izvēlētos ceļu, apzināti izvēlētos ceļu uz gaisu. Vairs malā stāvētāji nebūs. Katram no mums ir jāizdara izvēle. Nostāties vienā vai otrā pusē. Un arī tie, kas nenostāsies nekur, arī tie būs izdarījuši savu izvēli. Cilvēki daudz jautā, ko darīt, ko es varu konkrēti katrs, ko mēs varam izdarīt, lai Zeme iet uz šo ceļu savā attīstībā harmoniski. Jo Zemē tāpat kā mums ir sava attīstības cikli. Viņi iet šos ciklus ļoti lēni un ļoti dziļi. Un pašlaik Zemei ir šis te pusauģa cikls. Un mēs zinām, ka savus pusauģa gadus tie ir, varētu teikt, diezgan radikāli. Tie prasa ļoti daudz ko integrēt sevī, mainīties, ieraudzīt dzīvi pavisam savādākām acīm. Un tā ir arī dzīve uz pārējiem mīlestībā. Līdz ar to mums arī ir jāmainās kopā ar Zemi. Mums ir jāpamostās, jāsaprot, kur mēs katrs pašlaik esam, vai dzīvojam savu dzīvi apzināti. Un ir vairākas lietas, kas katram cilvēkam ir vienkārši jāpaveic. Un jo ātrāk viņš to paveiks, jo būs pašam vieglāk. Dzīve kļūs interesanta. Dzīve kļūs, varētu teikt, krāsaina. Daudzpusīgāka, bet ne tādā nozīmē, ka vieglāka. Tādā klasiskā izpratnē mēs nevarēsim vairs turpināt snauduļot un gaidīt, ka kāds kaut ko izdarīs mūsu vietā. Un tas pirmais solis, kas katram cilvēkam uz Zemes ir jāpaveic, tie ir vecāki. Mēs esam izvēlējušies savus vecākus kā labākos skolotājus. Viņi ir mūsu radītāji. Līdz ar to izejot cauri šīm te vecāku attiecību, izprašanas, pieņemšanas un cienīšanas posmam, mēs veicam pirmo apzināto soli savā gaismas esībā. Un jo sarežģītāka situācija ar saviem vecākiem mēs esam izvēlējušies, jo mēs vairāk varam paveikt. Tātad tā ir bijusi apzināta izvēle šajā dzīvē spērt lielu, grandiozu gaismas soli. Mums vecāki vienkārši ir jānoliek tajā vietā, kur viņiem ir jābūt. Godināšanas, cieņas un mīlestības enerģijās. Ja spējam noliekties savu vecāku priekšā, līdz zemei, un no sirds pateikties par to, ka viņi vienkārši ir, tas nozīmē, ka mēs esam šo soli spēruši un paveikuši. Nākamais solis tā ir sevis vērošana. Nenoliedzami, ka mēs dzīvojam ļoti lielā informācijas un apkārtējo enerģiju pasaulē, kas nepārtraukti mūs ietekmē. Un līdz ar to mūsu esībā var ienākt dažādas enerģijas. Mēs uz tām arī varam ļoti dažādi reaģēt. Tāpēc ir svarīgi
būt savā dzīves centrā, savas esības centrā. No turienes mēs uz lietām varam skatīties daudz savādāk. Tā ir kā tāda iekšējās gaismas telpas kārtošana. To var veikt kopā ar saviem sargeņģeļiem, var pieaicināt gaismas skolotājus, lai viņi palīdz to veikt. Ir šī te dzīve tagad un šeit, tad, kad mēs maksimāli izdzīvojam katru mirkli. Vērot savas domas un vērot tos posmus, ka domu nav. Tas ir patiesais esības mirklis, ka domu nav. Tam ir šī brīža spēks, jo tagadne ir vieta, kur mēs visvairāk gūstam savu intensitāti, gaismas esības intensitāti. Pagātnē mēs to vairs nevaram smelties, un nākotnē mēs vēl neesam to izveidojuši. Tāpēc ar vien vairāk vērojot sevi, savu domu plūdumu un atlaižot tās, iegūstot savu tagadnes esību, mēs ar vien vairāk nostabilizējamies savā gaismas ķermenī. Tas mums ar katru brīdi būs vairāk vajadzīgs. Trešais solis tā ir daba. Tā ir zeme. Ja mēs esam šī dzīvē izvēlējušies šo planētu, tad jau esam spēruši šo soli uzņemties atbildību par šo dzīvi uz šīs planētas. Ja mēs iztīram savu māju un skatāmies, lai mums tur būtu dzīvot harmoniski, tad mums vienlaicīgi ir jāskatās, lai mums ir dzīvot harmoniski uz šīs planētas. Tas nav tikai savāktais sevis atkritums, bet jau apzināti iet dabā un skatīties, ko es varu reāli tur darīt. Attīrīt vietas, strādāt pie spēka vietām, izveidot jaunas spēka vietas, attīrīt savu apkārtni, savu dzimtu, savas ģimenes mājas. Katrs mēs varam atrast, kā pielikt savu gaismas enerģiju mūsu zemes labā. Un šobrīd ir īpašs laiks, mēs ieejam lauvā. Tā ir Saules planēta. Saule ir tā planēta, uz kurien mēs dosimies dzīvot nākotnē. Un Saule mums dod daudz spēka. Bez saules mēs šeit nebūtu. Līdz ar to šis laiks, jūlija beigas un augusts līdz 21. datumam, ir īpašs laiks, kad mēs varam spērt spēcīgu enerģētisku soli. Saule mūs vienkārši burtiski piepludina ar savām enerģijām. 8. augustā ir īpaša diena, kad atvers lauvas vārti. Un tagad mums ir iespēja tam sagatavoties, katram priekš sevis. Kas ir tas, ko es gribu iznest cauri šiem lauvas vārtiem, un kas ir tas, ko es gribu atstāt ārpus šiem vārtiem. Un tie ir iespēju vārti. Tie ir jaunas esības vārti, tie ir gaismas vārti. Un tāpēc šis laiks, lauvas laiks, ir mūsu saules laiks, gaismas, jaunas gaismas esības laiks. Mēs varam sadedzināt to, kam ir jāaiziet, ļaut tas, lai transformēs pēc augstākā dievišķā plāna. Ir katram mums tādas lietas, ko it kā nesam līdz mugursomā, varbūt kādreiz noderēs. Bet jābūt godīgiem pret sevi, liekot roku uz sirds. Tas vairs man nav piemēroti tam cilvēkam, kas iet jaunā esībā. Es atbrīvošu savu mugursomu, un tālāk būs vieglāk iet. Un mūsu eņģeļi vienmēr ir mūsu pavadoņi šajā ceļā. Un šo laiku līdz 15. gada beigām
mēs varam pavadīt kopā ar viņiem, tik cik katrs no mums to sev atļauj, tik cik pieaicina viņus sadarbojas ar viņiem, jo burtiski šis ir laiks, kad mums ir jālūdz, lai viņi mūs pavada un lai viņi nes mūs uz saviem spārniem. Arvien augstāk, arvien gaišāk, arvien siltāk, arvien maigāk un arvien iezemētāk. Šīs te enerģijas, ko mēs saņemam no saules, mēs izlaižam cauri savai esībai un ienesam to zemē. Katrs cilvēks ir kā šis te gaismas stabs, gaismas kanāls, caur kuru jaunā enerģija ieplūst zemē, lai zeme varētu veikt šo savu pārlēcienu uz dzīvi jaunā dimensijā. Un lūkšana, ko eņģeļi mums grib šobrīd atsūtīt. Es vienkārši atšķiršu to, kurai ir jānāk, un palasīšu. Jā, ļoti precīzi. Kristus ceļš. Jā, mēs ejam šo Kristus ceļu. Lūkšana saucās stipri. Mākoņus vērojot, aizplūst domas mans. Aiziet tas, kas svešs man ir. Palieku es viens ar sevi, savā patiesā esībā, savā gaismas kodolā. Lai arī kas apkārt notiktu, es savā kodolā esmu. Un tur es tevi satieku, Dievs, jo tu tur vienmēr esi bijis. Lūdzu, palīdz man kopā ar tevi tur būt. Lūdzu, noturi mani manā kodolā.